Veseli. Es kā mans bērns vēl iededzu svecītes, lai viņas nodeg līdz galam, lai nepaliek līdz nākošam gadam. Un arī kādu brīnumu svecīti. Šodien ir zvaigznes diena. Un tas ir tas mirklis, kad Ziemassvētku visas izdarības ir noslēgušās un gaisma jau ar katru sekundi sāk, kā saka, ar vienu gaļa dziesmu tuvāk gaismai. Un es pastāstīšu par priedi un egli, kāpēc es mājās nesu priedi. Priede ir gaismas enerģija, tā ir prieka, entuziasma, iedvesmas, bet pārsvarā prieka enerģija. Savukārt egle ir skumju koks un robežu šķirtnes starp dzīvību un nāvi, kā arī viņa paņem uz sevi negatīvo enerģiju. Labākajā versijā egli varētu turēt mājās 3 dienas, jo pēc 3 dienām egli sāk paņemt arī ne tikai negatīvo, jo viņi būs paspējusi attīrīt jūsu māju, bet arī vienkārši ņemt jau enerģiju visu. Un vēl eglei pati galotne ir antena ar saikni ar kosmosu. Tajā mirklī, kad mēs nolaužam to galiņu, lai varētu uzspraust zvaigzni, tad, principā, mēs noslēdzam iespēju enerģijai aiziet prom. Ja? Viņa te arī paliek, tā negatīva enerģija, ko ir savākusi egli. Tāpēc priede, tā vienmēr būs šī te prieka enerģija. Prieka, entuziasma un laimes vairojoša. Un atbildot uz šo te jautājumu, ko man uzdeva viena sieviete, tad, ja kādam nepatīk priedes, tad viņš nepieņem savu gaismu. Un pārsvarā tā ir tāda neliela diagnostika. Ja cilvēks saka, ka kategoriski viņam priedes atņem enerģiju, priedes ir uz kašķi vai vēl kā savādāk, tas nozīmē to, ka kaut kas sirds telpā vai šajā te gaismas pasaulē cilvēkam nav kārtībā. Jā, jauku šodienu!